īpašu atzinību. Un laikam palūksim domas priekšsēdētājiem pasniegt viņam atzinības rakstu Samita nolasīs. Atzinība Krāslavas mūzikas skolas saksofonu ansamblim par labi paveikto darbu un radīto prieku svētkos. Un Jānim Grēckim, Krāslavas mūzikas skolas saksofonu ansambļa vadītājam, Izglītības ministrijas atzinība, pateicība par radošu un pašaizliedzīgu veikumu dziesmu un deju svētkus tradīcijas stiprināšanā. Paraksts Mārīte Sēle, Agra Bērziņa. Es gribu jūs šodien sveikt šajā ikgadējā augusta konferencē, sanāksmē. Gribu jums visiem jaunā mācību gada priekšvakarā vēlēt panākumus. Gudrus, zinošus un radošus bērnus izglītojumos, atsaucīgus un darbīgus vecākus. Un, protams, drošus un uzticamus kolēģus, kas visa gada garumā būs jums blakus. Mums visiem bija tāds gandarījums šis te muzikālais mūsu pašu audzēkņu sveiciens, un tas dos mums arī rosmi mūsu turpmākajam šodien dienas darbam. Es nedaudz vēlāk saukšu arī tās izmaiņas, minēšu statistiku, kas mūs sagaida šajā mācību gadā. Gribētu lūgt novada domas priekšsēdētāju pasniegt balvas arī iestāžu kolektīviem par veiksmīgu savu iestāžu sagatavošanu jaunajam mācību gadam. Aulēs un Indras skolu skolotāja Sņežana Petroviča. Nāc, Sņežana, parādies. Nodaļas vadītāja vietniece. Tagad es palūkšu pāris vārdus teikt arī domas priekšsēdētājiem Gunāram Putuniekam. Skatos, jums visiem ir priecīgs prāts, gaidat svētkus. Saprotu, viņi šodien jau ir sākušies. Es tik tiešām arī gribētu uz skaistas nots sākt un vēlreiz pateikties par, varētu teikt, ilgušo mācību gadu, par bērnu dziesmu svētkiem. Paldies tiem cilvēkiem, kas pie tā strādāja. Paldies jūsu bērniem. Visiem, kas organizēja, visiem, kas piedalījās, kas nesa novada vārdu. Un tik tiešām ir prieks, ka mēs varam kuplā skaitā tur piedalīties. Un es domāju, daudz arī izbrīnīt, ka tālākajā novadā arī kaut kas notiek. Protams, ka ir skaisti brīži un ir nevisai skaisti. Un šim domas sastāvam būs tā, ka melnais gads, jā, ka mēs principā izvērām skolu. Un gribētu teikt, ka pēdējos gados ir cēlies jautājums no dažādām skolām par aizsvēršanu, bet es domāju, tas visiem ir zināms. Es arī viņus it kā saucu par problemātiskajām skolām, bet gribētu vēlreiz atkārtot, ka skola jau nav problemātiska. Jūs neesat problemātiski, ja ir jautājums bērnu skaits. Diemžēl nākas atzīt, ja tā turpināsies, mums varbūt vēl šur tur skolas gans neskanēs. Bet, katrā ziņā mēs šo mācību gadu esam sākuši. Tomēr salīdzinoši normāli. Cik mēs atļāvāmies infrastruktūrai un tam līdzīgi, es domāju, piekritīsiet, ka katru gadu mēs padusiņā kaut ko taisam, kaut ko iekārtojam, bet, protams, jāņem vērā uz priekšdienām arī skolu perspektīva, un mēs skatāmies arī paralēli Eiropas naudas, kur, diemžēl, mums ir strīdu sākoli ar ministriju, kuru mēs no vienas puses mīlam, bet no otras puses mēs uzskatām, ka viņu lēmumi nav visai korekti, vieglā formā runājot, jo katrai pašvaldībai ir savas prioritātes un savas vajadzības. Mums, kā jūs visi zināt, ir ļoti nopietni, ko mēs esam solījuši un ko visiem vajag sporta objekti, kur
Diemžēl šodienu ministri atvēl tikai varbūtēji līdz 15%, citām tēmām, teiksim, var savādāk, un nezinu, kāpēc ir visiem novadiem vienādi, citiem ir sportinami, citiem nav, bet katrā ziņā visiem ir vienādi, bet, laikam, tas ir labāk redzams, kā to darīt. Protams, ka zinām mēs arī plus mīnus, ko mēs darīsim noteiktajās skolās, noteiktajās, teiksim, teritorijās, kā dārziņu, ko mēs esam iesākuši tā diezgan nopietni piestrādāt, ja? Tīri aprīkojums un tam līdzīgi, es saprotu, jūs strādāsiet pie modernām tehnoloģijām, kur tik tiešām tur jau jābūt pašiem spēcīgiem, tehnoloģijām jābūt tādām, lai viņas darētu vēl vairākus gadus uz priekšu, ja? Kur, es saprotu, tam būs diezgan nopietna nauda varētu būt. Protams, arī strīdu sābols ir, es domāju, ka jums notiek kaut kādas konferences vai jūsu biedrības kaut kur piedalās, ka ir noteikts skolēnu skaits, un ja tā skolēnu skaita nav, no 7. līdz 12, tātad naudas vispār nav. Un ja ir 270, tad nevar būt 279. Un saprotu, ka tie ir jūsu kolēģi, kuri tā izdomājuši. Ka obligāti 270 jābūt, tad 279 nedrīkst būt. Tātad nesaņem naudu. Man vienkārši ir lūgums arī jūs, kad jūs cīnāties par savām algām, protams, arī jācīnās, ka jūs arī pievērstu tam uzmanību. Es domāju, Lidija ir lietas kursā, mēs visu vasaru principā esam ecējušies, strādājuši, bet ka jūs tam arī pievērst uzmanību, jo tā ir ļoti liela nauda. Principā tas ir jūsu darba apstākļi un jūsu darba rezultāti mums, ko mēs gribam sasniegt. Protams, gribētu novēlēt, lai visiem būtu darbs, kas grib strādāt. Un to es principā saku katru gadu, un man ir lūgums, kurš it kā gadu no gada kaut kā nepildās. Es vienmēr esmu lūdzis kaut kā bērniem, es nezinu, vai to mēs radītu gada laikā kādu diskusiju klubu vai tam līdzīgi, bet katrā ziņā par uzņēmēju darbību ir ļoti nopietnas jautājums. Un mēs, nezinu, kāpēc Latvijā arī Krāslava esam pieraduši, ka mums vajag darba vietas. Visi mēs sakam, mums vajag darba vietas, mums vajag tur kaut ko atgriezt no kaut kurienes, kur neviens neatgriezīsies, 90% neatgriezīsies, bet es tā ceru uz jūsu palīdzību, ka mums arī jārada darba, jāmāk radīt darba vietas. Mēs nezinu, kāpēc gaidām no turienes, bet mēs nestādām programmu, ka mums pašiem ir jāmāk radīt darba vietas, un ticiet, ka mums arī notiek tie konkursi par jaunajiem uzņēmējiem, par kaut kādu darba vietu radīšanu, kurus kolēģi deputāti ir vienmēr atbalstījuši, palielinājuši finansējumu. Citreiz vajag ar pavisam maziem naudas līdzekļiem kaut ko iesākt. Bet to ideju trūkums tiešām ir liels. Es domāju, arī ne tikai Krāslavā, bet katrā ziņā Latvijā liela problēma ir ideja, protams, arī kredītu trūkums. Tā ka gribētu novēlēt jums sadarbību arī par biznesa vides radīšanu. Gribētu novēlēt, ka jums būtu sadarbība, lai neteiktu, ka pie visu vainīgi skolotāji, vai citreiz saka dome, un pēkšņi viena kategorija ir, kas neatbild neko, lai būtu laba sadarbība ar vecākiem, ar pašvaldību, protams, jā. Un ar bērniem, lai ir pilnas klases, lai viss izdodas, lai svētki katru dienu, kad jūs ejat uz darbu un no darba arī. Paldies, teiksim. Šodien tiks lemts par tādām labākām izmaiņām, kā kolēģi ir apņēmušies, un mēs esam apņēmušies jau 2 gadus atpakaļ, ka mēs pakāpeniski palielinām klašu skaitu par ēdināšanas izdevumiem. Es domāju, ka šodien pēc domas ēdas arī būs laba ziņa. Šoreiz par ēdināšanu, bet es domāju par citām lietām citreiz arī. Paldies, veiksmīgi! Mēs domas priekšsēdētāji teiksim paldies
Paldies visiem deputātiem jau par to pirmo soli, kas ir izdarīts. Nepilni 182 000 ieguldīti sagatavojot skolas jaunajam mācību gadam. Tas ir daudz. Gan remontos, gan pamatīgos tādos pārveidojumos, gan materiālu tehniskās, informāciju, tehnoloģiju, visām. Tā kā paldies, un es ceru, ka priekšsēdētājs nodos arī deputātiem šo paldies un tādu sveicienu no mums. Mūsu novada pašvaldības vadītājs un 11. Latvijas skolu jaunatnes dziesmu un deju svētku Krāslavas novada rīcības komitejas priekšsēdētājs ir pelnījis pateicības par atbalstu un ieguldīto darbu svētku organizēšanā, kā arī par ieguldījumu un atbalstu 11. Latvijas skolu jaunatnes dziesmu un deju svētkos, arī ar Izglītības un zinātnes ministres Marītes Sēles un svētku izpildirektores Agras Bērziņas parakstiem.